Jā, labdien. Mūsu stāsts sākās visnotaļ tālajā Islandē, kur nodzīvojām 6 gadus. Un tad pienāca tā diena, kad sajūtām vēlmi atgriezties. Un katram viņa pienāk agrāk vai vēlāk. Un būtībā mēs atgriezāmies bez tāda konkrēta mērķa vadīti. Apskatīties, kā būs. Un ar sievu bijām sākuši tādu projektu Islandē, kas saistās ar paklājiem. Un tad tas pamats, ko mēs domājām šeit izmēģināt, bija tieši šī paklāja darbnīca, kur mēs taisam tos paklājus. Jā, un par kafejnīcu mēs nekad nebijām pat iedomājušies, ka gribētu kafejnīcu. Šis bija moments, kad mēs nonācām pie šīs domas izveidot paklāja darbnīcu, un es nezināju, kur vērsties. Man vajadzēja meklēt informāciju, dabūt kaut kādu atbalstu telpās, un es gāju uz novadomi. Es ķēkāju uz novadomi. Pēc padomu. Un tur man kolēģi bija pastāstījuši par to, ka būs tāds remigrācijas projekts, mums noteikti jāpiedalās. Un palīdzēja mūsu tālākajās gaitās, kas tad atved mūs līdz Lībai. Ka mēs nevis vienkārši no ielas ienākam, bet ar Ķekavas novadomas tādu grūdienu ar atvērtām durvīm, kas bija arī ļoti palīdzīgs solis, lai mums uzticētos. Un tā mūsu sadarbība sākās, un mēs ļoti gaidījām, ka tiks atvērts konkurss, lai tad realizētu šo te ideju. Un kamēr mēs risinājām paklāja darbnīcas formātu, mēs atskārtām, ka pietrūkst šajā lielveiklā kafejnīcas, ka nav kur piesēst, satikties ar cilvēkiem, par kaut ko aprunāties. Un iedzert garšīgu dzērienu. Un iedzert garšīgu kafiju. Un to mēs atskārtām, ka tā ir problēma, jo daudz prasīja, kur var piesēst, iedzert kafiju, un tā mums diezgan ātri arī tapa kafejnīca. Pieteikšanās process šim atbalstam bija ļoti cilvēcīgs, jo jāsaka tā, ka es biju gatavojies uz kaut ko tādu stingru un tādu ļoti papīra lielu darbu, bet patiesībā cilvēki domē ir ļoti palīdzoši un tāpat arī var zvanīt un konsultēties par konkrētiem jautājumiem un viss tiek palīdzēts. Līdz ar to cilvēki palīdz rast un sameklēt risinājumu. Ir tāds stereotips, var teikt, par atbalsta projektiem, ka tāds bubulis pēc tam ir sakārtotos papīrus īpaši pēc tam, bet pēc mūsu pieredzes, es domāju, ka jā, tā kā Emīls teica, ļoti cilvēcīgi. Tas bija viss tas pamats, bija mūsu investīcija, lai tas viss būtu pieejams. Un tad tehniski materiālais nodrošinājums tieši bija šis finansējums, lai kafejnīca spētu funkcionēt ar visām tā nepieciešamajām iekārtām, kas ir diezgan lielas izmaksas, jo to visu tā iepirkt vienā piegājienā ir diezgan smagi. Un paklājiem? Jā, līdzīgi arī paklājiem. Tieši tam darbnīcas tehniskajam aprīkojumam un materiāliem izveidas. Kafejnīca dzīvo savu dzīvi. Cilvēki mūs jau, kā saka, iepazinuši un zina, uz kurien doties un rēķinās ar šo vietu. Mēs to vēl pat citreiz uzskatām kā tādu sabiedrisku labumu organizācijas darbu, kad veicam pārunas ar cilvēkiem, tāds sociāls darbs sanāk. Jā. Tā psiholoģiskais atbalsts ļoti daudz notiek brīžos, kad ir, kā visā uzņēmēja darbībā, ir augšas un lejas. Un tad, kad jūtams, kad mēs šeit varam sasildīt sirsnīgas cilvēkiem, vietējiem vai iebraucējiem, tad tas mums palīdz nevadoties tajos grūtajos brīžos. Mēs jūtam, ka mēs tiešām esam vajadzīgi ne tikai kafijas ziņā vai garšīgi ēdienu, bet emocionālā ziņā. Atmosfērā. Studija mums ir tādā tieši pārmaiņu procesā dotajā brīdī. Mēs sapratām, ka mēs bijām ar lielu Lībijas atbalstu vienās telpās, kuras taisot projektu sapratām, ka ir
mūs bišķiņi iespiedušas tajā izmērā, kur mēs vēlamies izplesties. Līdz ar to tad mūsu studija ir attīstības nākamajā procesa stadijā. Un ļoti labi mums ir izdevies pārdot jau savus pirmos ieguldītos līdzekļus, kā saka, pārdot pirms izveidotos paklājus sadarbībā ar Elītu Patmalnieci, ar mākslinieci un viņas darbu. Un ir arī bijuši jau tādi pasūtījumi, privātu personu projekti. Kā arī uz Kopenhāgenu no Kopenhāgenes ir bijuši pasūtījumi un aizceļojuši turien jau. Un, jā, lēnām, bet izlaužam to ceļu. Braucam ar ledlauzi. Jā. Ja ir biznesa ideja, tad es ieteiktu noteikti piedalīties šajā atbalsta projektā. Es uz viņu skatos kā uz 50% atlaižu kuponu visam, kas ir nepieciešams. Un tas ir ļoti reti, jo bieži sanāk vispirms investēt visu naudu un tad kaut ko mēģināt dabūt ar laiku atpakaļ. Šajā projektā bija tā iespēja, kad mēs varējām to visu paralēli darīt. Mēs varējām ielikt savus līdzekļus un paralēli dabūt vēl atbalstu no projekta. Projekta sakarā uzzinājām, ka ir reemigrācijas koordinators. Un tieši šie cilvēki ir tie, kas iedod to svarīgo informāciju, kur ko meklēt, kur ko darīt, pieteikties, skubina uz to un es teiktu, jāizmanto ir. Noteikti darīt to. Un pats svarīgākais, ko esam secinājuši, ir nepadoties pat visgrūtākajā brīdī. Ja ir ticība sev, tad, ja kāds kritizē, neklausīties un vienkārši turpināt darīt un nepadoties. Jā. Mums ir ļoti grūti brīži bijuši, ka tiešām ir gribējies padoties, bet ir vērts turpināt. Ja tas ir sirdī, tad turpināt. Un būs labi. Ja ir tā ideja, vienkārši ej un dari. Jo cilvēki nominstanās un paliek pie tās idejas un tad ilgi nožēlo, varēja tā, varēja šitā, bet ko tad es, kad tā prātuļošana vienkārši ir jāiet un jādara. Darīt, beņķāt, mainīt ceļu virzību. Klupt, krist, cik un tā celties un iet darīt. Mums ir nepieciešami papildu spēki un ja šajā nozarē ir cilvēki, kuriem ir izdevīga šī vieta, lokācija, noteikti. Un tieši cilvēkiem jau ir, ne visi ir domāti, lai radītu jaunus projektus, ir citi, kas ir vienkārši gatavi būt tajos projektos kā sastāvdaļa. Mēs būtu gatavi arī atbalstīt to. Jā. Tas būtu mūsu nākamais solis izmantot šo te reemigrācijas atbalsta projektu tieši darba vietu jautājumos. Tas pat, es domāju, būtu jebkuram uzņēmējam jāapsver tieši izmantot šo te iespēju. Kā saka, atkal tas ir 50% kupons uz darbinieku. Uz algu. Ja? Tas jau tomēr arī ir liels maksājums. Un tas atkal tam reemigrantam iedod tādu papildu bonusu darba devēja pusē, ka paņemot šo cilvēku, tu neriskē tik daudz ar to, cik tu dabūni izdevīgi, un viņš var ieieties savā jaunajā dzīvē atkal.